Īsnībā šajā grāmatā ir viss mans tievēšanas stāsts, un vispār šito grāmatu jums gribu parādīt. Tātad grāmata jums spoguļ rakstā, bet te ir Ines Prisjolko, Viegli un ar mīlestību. Tad mana grāmata, pēc kuras mēs arī šeit tievējam. Un faktiski ir ļoti labi, ja jums šī grāmata būtu. Kādēļ? Tādēļ, ka dažkārt ir tā, ka jūs ejat vienā ritmā ar mani un jūs skatāties tiešraidzi un tā, bet dažkārt ir tā, ka aizbraucu ceļojumā vēl kaut ko, un nav kur pieturēties. Tad šito es esmu uztaisījusi un uzrakstījusi tā kā tādu rokas grāmatu, tā kā tādu draudziņu, pie kura pieturēties katrā reizē, tad, kad tā tievēršana notiek, un lai ir tāda pierakstu klāde, tāda mīļa draudzene blakus, kurā palīdz. Vai var notievēt tikai ar grāmatu? Protams, ka var, bet daudz vieglāk ir tie periodi, kurā ir mūsu šīs grupas, un es teikšu, ka tie ir tādi laimīgi un forši laiki. Nav teikts, ka tā būs mūžos, jo, zin kā, ir cilvēkiem, kuriem ir aicinājums vadīt tieši tievēšanu. Viņi, vai, piemēram, ir fitness treneri, vai ir tur tieši dietologi, vai kaut kā, viņu aicinājums ir pētīt tur tos ēdienus, vēl kaut ko, un tas ir viņu misija. Man tā nav, bet man laiku pa laikam kaut kas aizrauj, un tad, piemēram, manis pašas tievēršana pirms 5 gadiem uztaisīja to pirmo vilni, un tad tur man bija tik nenormāli daudz cilvēku, 100, ja? Tad man bija 701. reizē, tad uz otro grupu mums bija kaut kādi 550, tad vispār jau krītās, nav tā, ka visu laiku noturās viens skaits. Un dēļ tiem 100 cilvēku, protams, kā tu dabū to atpakaļ enerģiju un to, ka tik daudziem to visu vajag un tā. Un tad tas viss kaut kā beidzās, tad jau bija citas grupas, naudas trepīte un pašapziņas grupas un sievšķības un tā. Un visādas tēmas līdz šogad, tad aprīlī mēs atkal atsākām un atkal bija, nav vairs 100 mums redz tie dalībnieki, jo arī laiks ir cits, toreiz bija pandēmijas laiks, toreiz bija mājasēdes laiks, vispār citi laiki bija. Un tagad ir savādāk, bet es noķēru to sajūtu, ka tas ir vajadzīgs, ka tas tiešām no sirds cilvēkiem ir vajadzīgs. Un it sevišķi, ja es redzu, kad ir 100 plus, tie 3 ciparu skaitļi, tad es, piemēram, uzskatu, ka tā ir svēta lieta palīdzēt cilvēkam, kam ir pāri pa 100 km, palīdzēt, vai kaut vai 100, vai kaut vai 99. Bet ir svarīgi, lai mēs nestaigājam apkārt ar tādu smagumu ķermenī, un es gribu teikt arī dzīvē. Un tāpēc es, kā jau domāšanas mainītājs un domāšanas skolotājs un domāšanas lektors, es ļoti gribu palīdzēt mainīt to domāšanu.